Vasara un vēju saslimšanas. Pastāv uzskats, ka vēju saslimšanas vasarā netiek ārstētas. Bet šo mītu es gribētu apgāzt un pastāstīt to, ka vasara ir tieši tas periods, kad īpaši kroniskās vēju saslimšanas sāsinās. Un tad vispilgtāk mēs arī varam redzēt to izpausmi. Un, cilvēkiem, mūsu pacientiem ir jāzina tas, ka problēma jārisina tad, kad tā ir savā spožākajā izpausmē, kad to vislabāk var redzēt. Un tad apmeklējot ārstu, mēs arī varam redzēt to klīnisko situāciju, kāda tad ir tajā sliktākajā formā. Pretējā gadījumā cilvēkiem ir tāds uzskats, ka varbūt tās, ka var vēju ārstēšanu atlikt uz ziemu, uz rudeni, uz augsto gadu laiku. Bet tad arī visbiežāk cilvēki atnāk un saka, ziniet, uz jautājumu, kādas sūdzības jums ir, viņi atbild, ziniet, pašlaik sūdzība man nav, bet vasarā nu tad gan bija. Vasarā mums ir viskarstākais darba laiks, jo tāpēc, ka cilvēki, kas atnāk un kuriem ir ļoti stipri izteiktas vēju saslimšanas un tās sūdzības ir sāsinājušās, protams, ka mēs nevaram gaidīt un teikt, ziniet, atnākiet tad, kad sūdzības būs pārgājušas. Protams, nē. Mums ir jāvada ārstēšana, ir jāplāno ārstēšana un jāizpilda ārstēšana šai laikā. Un vasara ir tas laiks, ka mēs to arī tiešām arī daudz darām.